Sveicināti Ogres pilsētā! Esmu Dāvids Zaķis, pilsētvides mākslinieckais vadītājs, un šobrīd jums parādīšu jaunas gaismas instalācijas Ogres pilsētā. Brīvības ielas gājēju posmā šogad Ogre ir iemirdzējusies nedaudz savādākā izpildījumā, kur var aplūkot Liepu aleju ar eņģeļu spārniem, jebkurš vai ģimene vai pats tu vari nobildēties. Centrālā egli ir bagātīgi izrotāta ar lampiņu virtenēm un, protams, kā dekoriem, lapju zīmju raksti un pašā galotnē saule. Šobrīd mēs atrodamies pie zelta liepas. Zelta liepas izrotāšanā ir domāts par to, lai viņa būtu krāšņāka, spilgtāka un varbūt arī rast iespaidu kā piparkūku namiņš, kur var aiziet pasildīties, iedzert karstu tēju vai kafiju. Atrodamies pie Bētlemes saimniņas ar jaunu izpildījumu, kur var aplūkot gan svētbildi, gan arī katrā svētdiena adventēs ir sastopams dzīves aitiņas un arī pat īsts aitugans. Bētlemes ainiņu arī papildina bērzu birsteles efekts ar Ziemassvētku lampiņām, kas papildina šo stāstu un atmosfēru ar savu romantiku un patīkamo sajūtu apkārt šai ainiņai. Šobrīd mēs atrodamies pie Ogres valsts ģimnāzijas, kā pie zinību globusa, kas aptver visu pasauli un ir lielisks risinājums, kā mēs Ziemassvētkos vēl varam šobrīd ģimnāziju paspilgtināt ar lielizmēra globusu, kur arī, ja ieskatīsieties, varēsiet atrast Latviju ar mirgojošu sarkanu lampiņu. Ejot cauri Bērzu alejai, pavarās lielisks skats, instalācija kopums, sniega bumbu griesti. Gaidīsim jūs Ogres novadā, kur jūs varēsiet izbaudīt šīs krāšņās dekorācijas.